Es atceros, man liekas, balvu kā balvu. Es atceros to, ka bija tāds bēbīts. Man liekas, tas ir, var teikt, gandrīz vienīgais, ko es atceros. Neatceros ceremoniju. Es atceros, ka bija tāds bēbīts, lellīte, ko Sarmīta Māliņa, man liekas, taisīja ar pamperi. Un tad tā lellīte ilgus gadus stāvēja kaut kur uz skapja. Un tad vienā brīdī viņa jau bija nomētājusies starp citām lellītēm, un kāds viņu taisījās mest ārā. Man liekas, bet tā taču ir mana balva. Man bija tās divas balvas. Viena bija, tad, man liekas, par 6. elementu mums ar Moniku kopā, un tā vēl viena balva bija par Tējas sēni. Tējas sēnes darbs bija ārkārtīgi inovators tiem laikiem, un kaut kas tāds pilnīgi nebijis. Un tas noteikti bija tāpēc, ka mēs pieaicinājām beigu galā diezgan daudz cilvēkus, un tas bija tāds vesels kolektīvs, kas ar to visu darbojās. Un Kaspars Vanaks, man liekas, iedvesa tādu filozofiju visā tajā, un ka tas vairs nebija vienkārši kaut kāds, nezinu, ar ko viss sākās. Viss sākās vienkārši ar filmu. Ar to, ka mēs ar Pēteru Ķimeli filmējām filmu ar vecajiem Tējas sēnes audzētājiem. Bet tad tas beigu galā tas kļuva par veselu kustību, tika nodibināts Tējas sēnes kults. Man liekas, ka jā, tas tā bija brīnumaini priekš tiem laikiem. 6. elements man likās pavisam vienkārši ideja. Kāpēc mēs nevarētu visas mākslinieces darīt kaut ko kopā un būt vairāk kopā nekā nejauši satikties kādā izstādē un vienkārši uzlikt darbus un pat neparunāties un tā. Man likās, nē, mums ir jātaisa kaut kas tāds lielāks kopā, kur mēs visas pavadīsim kopā laiku par draudzēšanos. Tas bija par draudzēšanos. Ir jāatzīstās, ka balvas tomēr iepriecina. Nav tā, ka man vienalga pilnīgi. Nē, tā nav. Ir forši. Es zinu, ka ir viena noteikti absolūti svarīga lieta par balvām, ka tā pievērš uzmanību vispār tematam, mākslai. Un tai mākslai jau iet švakāk pie mums, it sevišķi laikmetīgajai mākslai. Šis viņu tā kā arī pataisa oficiālu, ka redz, kādam tas ir svarīgi, ka tur kaut kas notiek, tur notiek procesi. Tas, ka var izsijāt un apskatīt no dažādām pusēm lietas, kas arī ir ļoti svarīgi, jo tik maz ir, piemēram, pievērst uzmanībā producentiem vai cilvēkiem, kas iekārto izstādes, vai cilvēkiem, kas kritizē, vai cilvēkiem, kas apraksta, kas veido kaut kādus tekstuālus gabalus. Vienmēr sakot, tur ir tik daudz tie līmeņi, un tur visu to vajag tā kaut kā apkopot un redzēt. Tāpēc es domāju, tās balvas ir svarīgas. Kā gribētos, lai tie ir svētki, lai tie ir svētki arī tiem, kas nedabona balvas. Varbūt tas būtu svarīgi. Izdomāt tā, lai tie vienkārši ir tādi šīs te vides svētki, kur cilvēkiem ir prieks iet. Es varu pieminēt vienkārši tādu stāstu, kur es dabūju Purvīšu balvu. Tad man par lielu troksni izsauca uz policiju, kad es svinēju šo te balvu. Un, kad man izmeklētājs prasīja, kāpēc tāds troksnis mājās bija, tad es teicu, ka es dabūju balvu. Viņš teica, un kas tad bija balvā? Es teicu, bija tāds kastīte un priekšā stikls un Purvīšu darbs. Un viņš tā, jā, labi. Tad es teicu, un tad vēl naudas summa, un nosaucu naudas summu, un tad viņš palika nopietns, un tad viņš teica, ka tad gan bija jēga svinēt.